Varbūt esat pamanījuši, ka Skandināvijā, nu jau arī Igaunijā un Lietuvā gar šosejām ir sētas, kas aizsargā autovadītājus pret pārsteigumiem no meža dzīvnieku puses. Savukārt Latvijā šādi bonusi nav pieejami, un rezultātā ir desmitiem incidentu burtiski katru dienu. Te pašā laikā par miljoniem eiro tiek celta mazefektīva sēta uz austrumu robežas, un kārtējo reizi ir jautājums par to, vai šī nauda tiek lietota saprātīgi un lietderīgi. Es piedāvāju tomēr, ja jau gribam celt sētu, tad darām kā Skandināvijā, uzceļam sētas tur, kur mums draud meža dzīvnieku iznākšanu uz šosejas. Savukārt austrumu robežas drošību mums būtu jānodrošina pirmām kārtām ar efektīvu diplomātiju. Jo atcerēsimies, starp citu, ka Baltkrievija faktiski uz savu rēķina vairākus gadu desmitus sargāja mūsu robežu un nekādi bēgļu bari pāri nenāca. Bēgļi uz šīs robežas parādījās tikai pēc tam, kad mēs 20. gadā faktiski paši sākām hibrīdu karu pret Baltkrievijas esošo varu, un šī vara apvainoti teica, nu, ja jūs tā dariet, tad mēs vairāk jūsu robežu nesargāsiet, sargājiet paši. Un tagad mēs cenšamies sargāt paši. Faktiski, ja mums pietiktu prāta, mēs varētu atjaunot atkal sadarbību šajā robežu sargāšanā ar Baltkrieviju, kur tā patiesībā līdz 2020. gadam darīja mūsu vietā uz savu rēķinu un pietiekoši efektīvi.